Halo. Viņam ir tā tendence tricināt tos spārnus. Tas ļoti nervos stāvoklis. Kaķis atņēma no mediem. Ja? Dabīja konvolu. Такой спектр универсальный. Līdz 5 jāieliek. Tajā Kāla ezera salās bija šitie baigi daudz variācijos. Mazāks varbūt pat neskauts. Rezervāta sanāksmē apsvērām šo jautājumu, ka šī telpa ir ļoti maz funkcionāla. Vajadzētu teikt, vai pētniekiem ir kur palikt. Nu, teiksim, no vienas toaletes istaba mierīgi varētu... Iekārtos. Tur var, teiksim, guļam. Šogad viņi tā ievērojami daudz. Šitiem te man liekas, ka bija toreiz pagājušajā reizē. Tā šogad tiešām daudz. Viņš tā kā nekad nav masas, jā, bet... Es atceros, ka tu man biji devis paraugām vienu eksāmenu. Stigmatella, oporīnie un mandarīni. Tas nebija tev. Jā, tajā laikā šita gaisma tiešām perīna būtu. Migla. Kā saka Igauņi, ikkuja. Jā.
Идея. У тебя звук тоже идет? Ужас какой. Tāpēc es daudz nerunāju. Pat ne tā kā Igauņi saka. Apuris. Vai nebija tas Riganella? Nē. Depresāja? Bija tas atradums ir svarīgs. Jā, tas man ar, protams, iepriecina. Tev taču bija teva plumīgira šeit. Šeit, nē. Bet, Daudena. Daudz, jā, un teičos arī dabūju speciāli brauc. Nē, vismaz tā. Oktobra beigās. Vismaz reģiona. Jā. Ir bijusi, jā. Tā suga kādreiz arī Ivan bija, guļas sapņi. Ja viņi ir domājuši, vēl rudens, kā, teiksim, 30. septembri, 5. oktobrī. Nefigā, viņa tikko parādās dažreiz 8. oktobrī, 10. Jā. Bet normāli jācer ap 20. Jā, es varu apmēram ap 20. 25. Bet parasti te ir baigi augsts. Jā. Tu nekad viņu nedabūji piefiksēt. Tā ir problēma. Kad tā suga līdo, parasti jau neķer. Jā, trāpās siltāk laiks, tā viņa arī ir. Jo tā, mums it kā viņa esot bijuši 5. oktobrī, bet ļoti rēti, viņa tikko sāka. Ja? Jā. 8. 10. tā, bet ne katru gadu. Tas bija jau tur. Pagājuši gadu, jā, ap 20. Galvenais aizbrauc uz teičiem, un lampa man sagāja. Viņa nedarbojās. Jā. Viņas brauc, atbrauc kaut ko. Tādu seku nav. Mums tur viss Sardīnijas sanāca. Tu nekad nezini, kas notiks. Pirmajā stundā, kad mēs atbraucam uz Vilkniku. Nē, rubi. Jā, tur varbūt ir dzīvo retas sugas kāpuri uz viņu. Tieši tāpēc. Skaidrs, jā. Čau. Un nepietiks? Nosūti mašīnu. Ko viņu ziemā darīt? Būs jātur garāžā. Viņam tiešām problēmas? Tā, jā. Jā, ir zem 20 grādiem, tad nevar paliekt. Суровая энтомологическая музыка. Он все подогрет. Руслан, мне там краснеть не придется за этот фильм? Mums vienalga. Šita un šita ir jau tāds kvadrāts skatījums. Tur var arī tagad tos ieblākt, jo viņi iekuņojas mīnē. Un pēc tam izšķilsies, jo viņi dot vērts. Drīz viņš būs kā masveidīgs skaitēks. Un šeit mēs tikko atradam vienu sugu, kuru var nosaukt par vienu no populārākām sugām pēdējā laikā. Zirgkastaņu raibkode. Šeit mēs atradam mīnes, ko veido kāpuri. Un tā suga strauji izplatās Ziemeļ Eiropā un neapšaubami šeit parādīs tikai šogad.
Re, kur mīnas. Pēc tam mēs audzēsim tauriņus. Ko prидумал? Ну давай, сторожку скрувай, vai vienkārši tā. Pat. Ui, tur jau atgrauž. Vai tu ādu grauž? Tik jau umurīgi, oi, vajag. Tam vajag grūti redzēt. Tā arī varam atstāt. Nākamai reizei. Laikam viss tā no jūlija augusta. Vienkārši, kad mēs staigājam. Nu jā, mēs toreiz jau laikam izpurinājām. Jā, nē. Nu tur arī kaut kas tur lidoja. Trigonē un kaut kādi sikitē. O, kā tā puriņa sēž. Tā nav vakardienas. Pagaidām nav tik slikti. Jā, tā gadi. Ui, baigi labi sēž. Parasti tik labi nekad neizplāčņojas. Да, смотрю, что вот такой длинный-длинный дяденька. Я его попросил, удивился, но послушно залез на эти стулья, схватил ее, передал мне. Я трясущимися руками ее схватил, ну и с этими стульями, табуретками и бабушкой пошел домой. И был счастлив.